pamats tam visam ir projekts Marlim. Mēs pētam jūras piesārņojošos atkritumus, lai veidotu, izmantot ANO metodiku, lai novērtētu, kāds tad ir tas reālais stāvoklis pie Baltijas jūras. Tas ir starptautisks projekts un arī Latvijā norisinās. Arī pagājušajā gadā mums bija ekspedīcija Mana jūra, kur mēs pirmo reizi izgājām visu maršrutu un veicām monitoringus, tātad šo piekrastes novērtējumu. Bet mums liekas, ka tā lieta ir lielāka un ka tas stāsts ir plašāks. Tas nav tikai par datiem, tas nav tikai par atkritumiem. Tas ir par atbildību par Baltijas jūru. Tādēļ šogad mēs paplašinājām šo kampaņu. Un ir noteikti ne tikai šī ekspedīcija, kad visu Latvijas piekrasti, bet tur ir arī dažādi pasākumi. Ja mēs aicinām cilvēkus nākt ne tikai mums līdz uz ekspedīciju un piedzīvot zaļās nodarbības, bet arī nākt uz koncertiem un publiskajiem pasākumiem, kā arī būtiski šogad mums ir tāds īpašs pasākums atkritumu haizivs medības, ko varētu teikt, ka tas ir tas pats monitorings, tomēr tādā mazliet īpašākā veidā. Mums ir pat atkritumu haizivs mednieks, noguris no medībām, kurš tūlīt mazliet vairāk pastāstīs par to, kas notiek Latvijas piekrastē un haizivs. Bet līdz tam Laiba, mūsu ekspedīcijas koordinātori pāris vārdus pateiks par to, kāda ir ekspedīcija, kādas ir sajūtas. Droši, kas notiek? Kas notiek? Jā. Tātad tikko mums bija maršruts Jaunķimeri, un mums vēl vispār jāiet līdz Lielupei. Tas ir šodienas maršruts, bet par ekspedīciju. No 8. jūlijā mēs sākām, un 8. augusts ir tad, kad mums ir jābeidz viņa. Un vakar arī atvadījāmies no viena svarīga personāla Anca, sveiciet tev. Bet par ekspedīciju. 8. jūlijā mēs iesākām un 9. izgājām ārā no Nīdas, Lietuvas, Latvijas robežas. Un tas mērķis ir Igaunija, Latvija. Katru dienu mums ir zaļās nodarbības, kur mums jāpasakās ir vides ekspertiem no dabas aizsardzības pārvaldes. Pasaules dabas fonds ir bijis kopā ar mums. Mums nāk Lelda Eņģela drīzumā, kas ir Latvijas dabas fonds. Un mums ir vietēji iedzīvotāji, vietējie zvejnieki, kuri mums stāsta tos savus stāstus, kā jūrmalciems izbirst, vai arī kā labāk rojai attīstīties, vai kas notiek Mērsragā. Kolkā Baiva Šūpcāna atnāca ciemos, kur ir rakstījusi grāmatu par līviem un līvu dzīvi. Mums vispār par līviem ir bijusi, man liekas, tik daudz lekcijas. Edgars Millers mums bija un stāstīja. Tā kā mums ir ļoti daudz informācijas. Varētu teikt, ka pat daudz dažbrīd, bet tas viss jau nāks atpakaļ. Tie stāsti ir reģistrēti. Ekspedīcijas laikā mums ir intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem un ekspertiem jautājumu, kas tad ir mana jūra. Tad kā tas jautājums skatāmies, kad viņiem jautājumu liekas, kas tad ir tava mana jūra, un tad viņi atbild. Tā kā tās ir mums tādas video filmiņas, kuras pēc tam vēl jāapstrādā un tam līdzīgi. Un kā jau sen minēja, mums ir jūras piesārņojošo atkritumu monitorings, atkritumu haizivs mednieks dodas, un mēs visi esam tie mednieki stāv te izklīdoši un medījam to jūras piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijas piekrastē. Un zaļā jostveids, kur ēzis ar mums blakus, un tas mums arī, kā saka, tāds atbalsts ir blakus. Drosība jūrība un zaļā jostveidā. Jā. Pastāsti, kas ir haizivs? Haizivs ir tā, kas peld pa jūru un barojās no atkritumiem. Un mēs esam tie paši, kas viņu baro. Jā, atzīsim, arī pašiem ir sanācis. Mēs gan nešķirojam atkritumus šajā mūsu kampaņā, ļoti žēl, varbūt nākamgad. Un arī darba ūdens, darba medus mums ir bijis tā, ka jāizzeju. Esmu nosētējies ar plāksteriem un tulznām un pēkšņi pamanu, ka daži plāksteri kaut kur noklīduši, ja, un kas to lai zina, kur viņi atrodas. Bet mēs cenšamies vismaz kaut kādā ziņā iziet plusos, jo mēs to, ko mēs pētam, to mēs arī salasam, to mēs savācam, un tur mums ir jau tūkstošos jau sniedzās, vai ne, tās vienības. Tā kā arī sanāk tā kā maza tauciņa paralēli tai visai pētīšanai. Katru dienu maza tauciņa, reizēm pat divas. Jā. Nu, lūk, un situācija salīdzinot ar pagājušo gadu it kā liekas nedaudz labāk. Jo nav tās briesmīgās tās pludmales, kurās bija 500 un pāri, ja, tās atkrituma vienības, vienkārši atkritumi, ja, uz 100 metriem. Šogad laikam pat nav bijis 300 vēl nekas nav sniedzies, ja, tā kā zem 300 ir tie rekordi bijuši. Tā kā, cerēsim, ka vēl atlikusi vidzemes, ja, līča daļa mūs nepievils, ja, un
būs mazliet priecīgāk tā aina. Kas ir tie interesantie? Ko cilvēki atstāja piekrastē? Viņi atstāja visādas, jā, tiešām. Tos pašus jau 101 reizi pieminētos leduskapis, jā, kas ir jau kaut kādi 3 vai 4, cik mums viņi bija. Kurzems, jā, tieši aiz kolkas kaut kā, tā kā nē, aiz kolkas vairāk jau tā smirdoņa gaisā, ja, kas ūdens varbūt kaut kur neapmainās un tā, bet tie lielgabarīti, ja, tie monstri, tie tā kā jau atklātajā jūrā vairāk tā kā skalojās un tā. Tā kā jā, ir daudz arī kastas, es nezinu, viņām virsū rakstīt Bornholm, ja, kas ir Dānijas sala. Nezinu, vai tiešām no kuģiem vai no Skandināviem viņus nāk, bet tāds kastes es nebiju iepriekš redzējis nekur ne lielveikaliem, ja, nevienā vietā. Nu, tā kā tā mistika mums arī. Tā kā tā ir, ka jau kaut ko tā jūrā iemet, viņi jau atnāk te krastā, vai ne? Tas ir ne tikai tas, ko mēs paši atstājam, ka mēs atpūšamies, bet ir arī tas, ko tā kā iemet, lai nogremdētu, bet tas tāpat atnāks apakaļ. Nu, jā, tāda arī kaut kāda melnā draudzības apmaiņa varbūt ar Skandināviem. Mēs iemetam kaut ko, viņi saņem un mēs saņemam no viņiem. Jā, tikpat labi tas ir iespējams. Jā. Paldies, Juri. Un paldies viņas daļai, jo tā īstenībā nekas no tā nenotika. Mums šosmies prieks, mums sanāca tā kā sarezonēt to sajūtu par to interesanto veidu, kā tad mēs tos atkritumus meklējam un dosimies. Paldies, liels. Jā, sveiki, es esmu Ilze Liepa no Latvijas zaļās jostas, un mēs kopā reizi jau 2. gadu vērojam šo brīnišķo projektu. Un šogad nolēmām iesaistīties, jo zaļās jostas pamatnostādne ir tīrai Latvijai. Un visas šīs skaistās lielās kampaņas nostādne ir tīra jūra vienota. Mums, es domāju, ka vēl labāk platforma, kurā vienoties, nav iespējama. Un, es domāju, ka ikvienam ir svarīgi, lai atkritumi būtu tur, kur tiem ir jābūt, nevis mētātos pa piekrasti, pa jūru. Tas ir svarīgi gan cilvēkiem, gan zvēriem, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Un kas ir galvenais un skaistais šajā projektā, ka viņi izstāstīja tādā jaukā veidā, bet īstenībā tā ļoti nopietna lieta, ko viņi dara, tas ir šis atkrituma monitorings, kas tiek jau 2. gadu taisīts pēc vienotas metodoloģijas un tiek plānots arī darīt nākotnē. Līdz ar to visam šim gājienam, visam šim lielajam darbam, ko dara šie brīnišķie atkrituma kaizivs mednieki kopā ar Reižuvi, kopā ar Zaļo jostu, ir tas, ka tas ir ilgspējīgs projekts, uz kura pamata varēs izstrādāt nopietnas lietas, nopietnas ieteikumus politikā, vietējā un starptautiskā, nopietnas ieteikumus pašvaldību līmenī. Un izstrādāt rekomendācijas, vērot, kāda ir mūsu piekrasti un skatīties arī pie reizes, uz kuru piekrasti tā atkrituma kaizivs šobrīd met to lielāko aci, kur viņi ir iepirinājusies visvairāk, kur viņai ir visērtāk, kur visvairāk lietu, kuras neatrodās tur, ka tām ir jāatrodas. Nu, un tā kā, es domāju, īsi sakot, vienota tīrai Latvijai.